apgādes kontinents visplašākajā mērā pārstāv tieši tulkoto daļu literatūru. Mēs izdodam pasaules bestsellerus, vislabāk pirktos un pieprasītākos autorus. Un grāmatas pamatā tiek tulkotas no angļu valodas, jo tie ir amerikāņu autori un Lielbritānijas, Īrijas un vēl dažu citu pasaules valstu autori. Faktiski mēs pārstāvam vislielāko čiklit sieviešu literatūras romānu sektoru Latvijā. Ļoti ieteiktu romantiskās literatūras cienītājām Montefioras darbus, Santas Montefioras, kur brīnišķīgi apraksta cilvēku un dabas attiecības. Viņai tādas smalki psiholoģiski niansēti stāsti par cilvēku un par dabu. Vēl es noteikti ieteiktu Melisas Neitanas darbus. Tā ir jauna rakstniece, kas raksta par sociāli maznodrošināto slāņu meitenēm, kā viņas veido savu dzīvi. Un, manuprāt, Latvijā šobrīd nav viegla situācija. No šīm varonēm daudz ko varētu pamācīties. To, kā viņas tiek galā ar dzīves grūtībām dažādos apstākļos. Spožā mazulīte ir ārkārtīgi pilnasinīgs, bagāts un ļoti nospriegots stāsts, kas nebūtu nav viegls lasāmais. Tas ir diezgan sarežģīts stāsts par cilvēka vēlmēm, par to, uz ko viņš tiecās un par savstarpējām attiecībām tādā diezgan nežēlīgā pasaulē kā Holivuda, kur ārējais spožums šķiet brīžam svarīgāks nekā iekšējais. Šajā grāmatā ir ļoti smalki sijātas mātes un meitas attiecības, izejot no vērtību skalas, kas ir svarīgs mātei un kas ir svarīgs meitai, un par ko viņa izaug šī meitene, kur māte ļoti agrā bērnībā atstāja audzināšanai klosterī, jo viņa šādu vai tādu apsvērumu dēļ viņa nevar atļauties meitu paturēt mājās, un meitene izaug klosterī. Un tad, kad viņa nāk no klostera ārā, viņa pat nenojauš, kāds ir viņas potenciāls, uz ko viņa dzīvē ir spējīga. Šī grāmata, varētu pat teikt, ir sieviešu literatūras kvintesence, jo visas kontinenta izdotās grāmatas, tieši sieviešu romāni, vairāk vai mazāk par to arī ir, par mums, par mūsu attiecībām, par mūsu sapņiem un vēlmēm, ko mēs uzdrošinamies īstenot, ko mēs tā kā baidamies. Par mūsu iekšējo nedrošību, par to, kā mēs tiekam galā ar dažādiem sarežģījumiem dzīvē. Un arī atslodzē, protams. Visbiežāk grāmatas es lasu īstenībā tieši sabiedriskajā transportā pārvietojoties, gan uz darbu, gan no darba. Un pa laikam arī brīvdienās, kaut kādos starplaikos pēcpusdienās, tad, kad bērni guļ, piemēram, un mājās ir klusums, tad ir tas laiks, kad varētu lasīt. Katru grāmatu, ko es lasu, es īstenībā viņu skatos tā kā filmu. Man ir tā, ka man ļoti spilgti vizualizējas uzreiz tie tēli konkrētie. Pat pēdējā grāmata, ko es izlasīju pavisam tikko, ir romāns Cilvēks tev līdzās. Šo romānu pavisam noteikti derētu izlasīt visām sievietēm, kuras kaut reiz dzīvē ir sastapušās ar dilēmu. Palikt ar to vīrieti, kas ir mājās, turpat tās līdzās, atbalsts, drošības sajūta, vai tomēr sekot kaut kādām jaunības kaislībām un sekot jūtu pasaulē, varbūt uzrīkstieties to, ko nedrīkst, un vienkārši aiziet tur, kur tā kā pēc idejas nedrīkstētu iet. Šajā realitātē dzīvojot ar to vien, ko mēs redzam, dzirdam, jūtam, vai par ko mums ir jāuzņemās atbildība, ir stipri par maz. Un vienmēr es esmu atbalstījis cilvēkus sapņot par spīti visam, un sevišķi, es domāju, arī tāda sieviešu uztvere, jeb sieviešu grāmatas, kā mēs to traktējam, vai sieviešu filmas, sieviešu literatūra, sieviešu izrādes, pārstāv tādu poētisko daļu. Un sievietes kopš laika gala ir bijušas daudz romantiskākas par vīriešiem, kurām ir nepieciešamība dzīvot tādu savu iekšējo paralēlo dzīvi, kur var izsapņot, kur var saskatīt tādas perspektīvas, kuras nav realitātē. Un par sapņiem nevienu nesoda, kā mēs zinām, vai ne? Tā kā tas ir legāli, tas nav nekas peļams, tas nav pelnījis nievājošā attieksme no vīriešiem, jo es esmu pamanījis, ka arī vīrieši lasa sieviešu žurnālus, un ja viņi grib atpūsties, viņi labprāt arī gremdētos kādā sieviešu literatūrā. Šī poētiskā dimensija, ko piedāvā šis žanrs, manuprāt, ir nepieciešams un nevienam neko neatņem. Ko mums sievietēm vēl citu vajag? Pasakaini, skaisti, romantiski, juteklisku brīdi, mazu asariņu un viss pilnē laimē. Tas ir tiešām pilnīgs jaunums un Latvijā nekad nav bijis. Laikam skanēs, ka es lielos, bet es teikšu, ka man pašam tā ideja radās. Es no vienas puses esmu ārsts,
psihoterapeits, man ir pacienti, bet no otras puses es esmu uzņēmējs un jau ilgāku laiku darbojos kā konsultants. Un skatoties, ka daudziem cilvēkiem ir bezmiegs, un arī man pašam tā kā reizēm aizmig grūti, un tad to spilvenu groz no vienas puses uz otru, kad viņš sasilst, man radās doma, ka būtu baigi forši, ja būtu tāds spilvens, kas visu laiku paliek vēss. Un tad es ievadīju Googļos cool pillow, vēss spilvens, un tad man tieši izsitās ārā Chillow. Un skatījos, ka Amerikā ir tāda firma Susoft, viņi to ir izgudrojuši, arī nemaz nav tik sen kā 10 gadu atpakaļ patentējuši, un ļoti Amerikas iedzīvotāji ļoti priecīgi. Arī Eiropā viņi tirgo, Lielbritānijā, Francijā un Austrālijā, Jaunzēlandē. Savukārt es viņiem aizrakstītiem Chillow menedžeriem, īpašniekiem, uzrakstīju, ka ļoti forša ideja, ka man ar tādu pati, un ka varbūt mēs varam sadarboties. Ja? Laikam amerikāņiem tik ļoti iepatikās, ka mums tas radošais pacēlums vienāds bijis, ka viņi teica, ok, ja? Ka jūs varat dabūt distribūcijas tiesības Baltijas valstīm, un tā es esmu nodibinājis jaunu SIA, Ekomed, kas pārstāv Chillow Baltijas valstīs. Spilvenu nosaukums Chill ir tā kā vēsums, dzestrums, savukārt pillow ir spilvens, un tad salikt kopā divi vārdi. Vēss, spilvens, jā, tas būtu tulkojumā. Kaut gan patiesībā šī ierīce, precīzāk būtu teikt, ierīce nav spilvens, bet ir spilvena paliknis. Tikai 2 centimetri biezs, un to var ļoti ērti lietot, uzliekot uz spilvenu virsū, jo otrā pusē ir tāda fiksējošā plūskaina virsma, viņš nekur neslīd. Un var arī likt pāri spilvenu pārvalku, lai, ja negrib gulēt uz to plastmasīgo, kaut gan šis plastmasīgais ir medicīnisks materiāls, un arī uz to var patiešo gulēt. Nav tā, ka tur nosvīstu vaigs. Princips darbības ir ļoti vienkāršs. Kā radiators mašīnā aizvada siltumu no motora, tā šeit vienmēr, ja mēs guļam, ir virsma, kas nav kontaktā ar mūsu galvu, ar mums. Un tas šeit ir speciāla sistēma, ūdens šķiedru sistēma, kas ļoti efektīvi aizvada projām siltumu. Līdz ar to tas palīdz dzesēt. Mičigānā ir veikts pētījums, ka cilvēki, kas lieto Chillow, aizmieg pa 69% ātrāk un jūtas labāk izgulējušies. Tas bija tas sākums, bet pēc tam doktori atklāja, ka tā ir ļoti lieliski ierīce, jo viņi arī var ērti aplicēt, aplikt riņķī. Nav tikai tā, ka jāguļ un spilvens. Un līdz ar to mediķi sāka ieteikt ļoti daudzām citām indikācijām, jeb stāvokļiem, pie kuriem būtu lietot. Jā, tāda viena tāda ļoti plaši pielietot indikācija, man jāsaka, Amerikā un Lielbritānijā, jo pie mums vēl Latvijā nav pieredze, bet tā ir menopauze sievietēm, kad ir karstuma viļņi, pat līdz 80% gadījumos, tad šeit Chillow lieliski palīdz gan tos karstuma viļņus, gan nakts svīšanas mazināt. Tad nākamā tāda indikācija, ko pediatri ļoti iecienījuši bērnu ārsti, kad bērniem ir paaugstināta temperatūra, ne tikai bērniem, arī pieaugušiem cilvēkiem, bet tad mehāniski atdzesēt. Bērns daudz labāk jūtās un uzreiz varbūt nevajag lietot visus Tylenols, paracetamols, bet ja vajag, te var kombinēt. Tad nākamā lieta ir visas traumas. Jā. Pie traumām viennozīmīgi uzreiz momentāni vajag augstumu. Kā tad pielietot praktiski Chillow? Šeit guļ meitene, pieņemsim, viņai ir paaugstināta temperatūra, drudzis, jā, viņai jau te ir Chillow, un ja viņai vēl piedevām ir galvas sāpes un varbūt migrēna, tad mēs varam ļoti smuki aplicēt vēl Chillow uz pieres. Un ja tā uzliek, tad cilvēks ir pilnīgi vēsama un jau jūtās labāk. Chillow ļoti ērti var lietot, ja ir akūtas muguras sāpes, ja savilktas, nospazmējušies muskulīši, mēs varam pacelties, jā, un te var to spilventiņu pabīdīt tālāk vienkārši, un cilvēks guļ, arī galvai vajadzētu, bet tad ir vēsums vai sprandas josla, plecu josla, īpaši pēc lielas slodzes no stresa jau arī sasprings muskuļi un tad palīdz atslābināties vakarā. Ja cilvēks pa dienu ir staigājis daudz īpaši karstā laikā un ir kaut kāda iniciāla vēna mazspēja, tad, ja kurš doktors rekomendēs pagulēt, atlaisties pēc iespējas biežāk un kājas piepacelt uz spilvenu. Lūk, ja būs kājas piepaceltas uz Chillow spilvenu, tad papildus tiks tonizēta asinsvadi, mazināsies tūska un kājas daudz ātrāk atžirgs. Ja ir problēma nopietnāk, tad arī iespējams mēs varam papildus Chillow aplicēt, kāju ieteņot. Tad ir vēsums no visām pusēm un ļoti ātri tonizēsies. Man sajūtas bija momentāls. Es reiz sajūtu, ka tas tik tiešām ir vēsums, ko es pielieku sev klāt. Agrāk bija termofors katrā mājā, tagad ir jābūt Chillow vēsumam katrā mājā. Tas ir, par to man nav šaubu.
Viens no galvenajiem bonusiem, ko es ieguvu, bija tāds, ka man pēkšņi sāka labāk arī un stiprāk augt mati, ko es biju aizgājis pie savas frizieres, un viņi nemaz nezināja, ka es guļu uz čilo un lietoju. Un tad, kad viņi izmazgāja man galvu, viņi teica, tu paskaties, tev pilna galva ar maziem spēcīgiem matiņiem, tāds tā kā ezīts, un arī var redzēt priekšā pilns auga ar maziem matiņiem. Un viņi teica, kas ir noticis, ko tu tādu lieto, ka tev tie mati, jā, nu, tādi stipri, tā kā tāds ezīts ir saudzis jauni mati, un es teicu, ka, es nezinu, varbūt, ka tas varētu būt no čilo iedarbības. Aktivizācija notiek vienreiz, ielejot 2 litru ūdens un 4 stundas pagaidot, kamēr veido ūdens sistēmu ar speciālu šķiedru putu materiālu. Un šeit arī ir iekšā speciāls vielas, kas nodrošina to, ka tas ūdens nesastāvās. Tāpēc ne tikai viņš nav jāmaina, viņi pat nedrīkstētu mainīt, jo ja viņi izlies ārā un mainīs, tad nākamreiz tas tiks izkalots šie antiseptiķi, un tas ūdens var sastāvēties. Tāpēc vienreiz aizēja aktivizācija un viss, ja kādreiz ar gadiem var, gadiem varbūt gluži ne, bet dažiem mēnešiem kaut kas iztvaja, ko var mazliet pieliet klāt, atgaisot, jo svarīgi, lai šeit būtu vakums, viņš ir jāatgaiso, un tad čilo var lietot tālāk. Klāt var pieliet, bet mainīt nedrīkst. Es izmantošu izdevību un labprāt aicinātu jebkuru aptieku, jeb veselības veikalu, jebkuru uzņēmēju, kurš uzskatītu, ka tas produkts būtu viņa klientiem, pircējiem interesants, zvanīt mums un sadarboties, jo mēs tā kā esam oficiālie distribūtori un mūsu tālrunīts ir 266 82 563, bet, protams, var arī pasūtīt patiešo no mums, izmantojot gan mājaslapu Ekomed, www.eko-med.lv vai arī zvanot pa šo pašu tālruni, un tad mūsu kurjers aizgādās, un tas mūsu kurjers ir ne tikai kurjers, bet viņš ir arī konsultants, viņš aizgādās bez maksas jums, un Rīgā ieradīsies pats personīgi mūsu konsultants, un viņš arī, ja vajadzēs, aktivizēs, izstāstīs, kā labāk atgaisot. Ar šo spilvenu es viņu tā kā papildinājumu savam mīļajam spilvenim uzskatu, viņš dod tādu veldzi un labsajūtu. Ir noguļoties, ir atslābinās visu plecu muguru muskulatūra, un tāds ir tās domas uzmācīgās par tiem dienas notikumiem, kas viss ir noticis, ir tā labsajūta, viņas tā kā tā noliek malā, ir sakārto, kā es teicu, pa plauktiņiem ir, un tad tā labi iemiegu. Un tad es domāju, pēc kaut kāda laika, kāpēc tikai gulēt. Tāpat tā diena ir diezgan saspringta, ir, un tādas arī pauzes ir paņemti, kur varētu atpūsties un sagatavoties atkal otrās dienas cēlienām. Ar nesanāk tik daudz, ir jāpamēģina, ir darbā. Un tad es jau kādu laiku, ir viens man ir mājās un viens man ir darbā, un tad es viņu izņēmu šeit pusdienas pārtraukumā, un kādas, 15 minūtes ir atsēžos šeit pret to spilveni, nolieku galvu, un tad tāds vēsums, viņš tā pārņem, ir sākot no tās viduspleces, jo muguras ir uz augšu, un lēnāk te uz kaklu joslu ir, un tad tā galva tāda veldze ir un atslābums ir, un arī tas saspringzinājums, kas pirms tam ir bijis, viņš atkal tā paliek ar vien tāds plānāks ir, un jūt, ka tā enerģija atkal nāk atpakaļ. Es gribētu arī pasludināt no šī brīža, ja skatītājs skatās laimīgo stundu, ja tā mazumtirdzniecības cena čilovam ir 209,90, bet pie kam ir ļoti svarīgi, ka tā ir vienreizēja investīcija. Jā. Tas ir vienreiz, un tas čilovs, ja tur bērns ar šķērītēm nesagriezīs papētīt saturu ies gadiem, jā, tad šīs stundas ietvaros varētu tagad uzņemt laiku, un tad no šī brīža stundu, ja jūs zvanītu uz telefoniem, telefonu lejā parādās, jā, tad cena būtu 25 lati. Vai arī, ja telefoni ir aizņemti, jūs variet atsūtīt SMS vai arī uz e-pasta info@ekomed.lv. Mēs uzzinājām par šo te vērtīgo izstrādājumu un ar prieku tirgojam mūsu pils aptiekās. Šis vēsais paleknis ir ļoti efektīvs un labs tieši pēc odu kodumiem, noņemot tusku un niezi. Mūsu pils aptiekas gaidīs jūs Rīgā un Jelgavā. Pēles vienmēr ir modē.
Tā ir izsmalcināta lieta, kas pasvītro sievietes tēlu. Un tas ir stāsts jau, kas ir sācies 3000 gadu atpakaļ senajās valstīs, kur pērles dāvināja ministriem, ministru kundzēm. Tie ir zīda diegi, uz kā viņi savā starpā, lai viņi to formu iegūtu. No šitādiem gliemžvākiem viņi rodas, te ir 10 līdz 15 pērlītes, dažādas formas, tāpēc viņas ir upes pērles. Jo jūras pērles ir tikai viena gliemžvākā. Un tad mēs viņus varam atšķirt, vai tā ir imitācija vai nē. Mēs paņemam pērli. Nāk pūders. Tā ir tā masa. Mēs noņemam pērli, nav bojāta. Jo viņa piedzimst no nulles un ar kārtām apaug. Un tad, ja mēs paņemam imitāciju un izdaram tieši to pašu, tur ir plasmas. Mēs piedāvājam kursus, apgūt pērļu tehnikas. Ko tas nozīmē? Mēs individuāli parādām, kā cilvēks var izgatavot pērļu rotas lietas, sākot no auskariem līdz pat kāju rokas sprādzēm, rokas sprādzēm, jebko, kas ir iespējams. Mums kompānija ir izveidojusi tādu stratēģiju, ka jebkura sieviete ar jebkuriem līdzekļiem mūsu salonu veikalā var iegādāties šīs rotas lietas, jo mums nav liela uzcenojuma. Un tās ir upes pērles, viņas ir dabīgas un arī, protams, ir augstākās kvalitātes, kas maksā 400 un augstāk, ir pat 900 lati mums maksā rotas, bet vidējais līmenis komplektu, skaistu tiešām komplektu no dabīgām pērlēm, kur ietilpst auskara rotas lietas, var iegādāties par 20 līdz 30 latiem. Tā arī ir ļoti laba dāvana, ko noteikti novērtētu, jo, kā es saku, arī mazbērni velkās, jo tas ir nenonēsājama lieta. Līdz ar siltāka laika iestāšanos jau biežāk nākas konstatēt, ka organismu skar venozas atteces traucējumi. Ilgstoši staigājot, sēžot, pietūkst kājas, nereti parādās tūskas kakla un galvas daļā. Pietūkst plakstiņas, seja, sāp galva. Šādos gadījumos lieti noderēs jau gadiem pārbaudītā vērtība – troksevazīns. Gēla formā, kā arī kapsulās. Gēls tiešām efektīvs, pilnīgi caurspīdīgs, ātri uzsūcās, nerāda nekādus tur traipus uz drēbēm, pat arī, ja cilvēkiem brīžiem vajag uzvilkt kaut kāds zeķis. Ja? Un otra lieta, protams, ja mēs paralēli lietojam arī kapsulas formas, ja, kas rāda tādu sistēmisku efektu, ja, un ļauj tām vēnām normāli funkcionēt un pēc iespējas ilgāk varbūt nedomāt par iespējamu operatīvo ārstēšanu. Ja? Tas būtu vienkārši kolosāli. Bet ja cilvēkam ir tāds galvas sāpes, ja, kur viņi ikdienā neredz nekādu efektu no parastiem pretsāpu līdzekļiem un kur pamatā tiešām ir tie venozas atteces traucējumiem. Tur, protams, nāks vienīgais mums palīgā tieši tās kapsulas, ja, kas arī noteiks mums to, ka cilvēku mēs atbrīvosim ne tikai vienu no tām galvas sāpēm, ja, bet arī pazudīs tie lieli nesmuki maisiņi zem apakšējiem plāksteņiem. Ja. Tas tā kā satukusas seja, ja, ar ko ļoti bieži viņi nonāk pie doktora, sūdzībām doktori pārbaudīt man nieres, vai man viss ir kārtībā. Ja. Bet te jau derētu domāt arī vēl par tādu parastu asinsvadu lietu kā vēnes, ja, jo viņas ir visur organismā. Lai palielinātu troksevazīna, gēla un kapsula efektivitāti, ieteicams iziet noteiktu kursu. Un tas kurs aptuveni ir no 1 līdz 2 mēnešiem atkarībā no tā, cik izteikti tā problēma, ja, un cik sen viņa ir. Un attiecīgi, ja cilvēks to izmanto un kombinē šīs te divas formas, ja, tas efekts, protams, būs neapšaubami stipri efektīvāks. Troksevazīna kapsulas un gēlu var iegādāties aptiekās visā Latvijā.